militārais objekts. Droni. Kaut kur pazuda. Saņi domā, ko darīt. Tās baļķiem jābrauc. Tā bija noslīga. Wow! Labs rīts, dārgie skatītāji! Šodien mēs dodamies uz Ādažiem. Mums šodien ir kvadru izbrauciens. Startējam no Ādažu viedas un arī turpat finišēsim. Kur brauksim? Cik ilgi brauksim, to es nezinu. To zina tikai mūsu navigators Saņa. Redzēsim pa ceļam. Tāpēc neizslēdziet ekrānus un turpiniet skatīties. Skatos, nav neviena vēl pie viedas. Apmetīsim ripā un liksimies tepadās ceļa malā. Būšu pirmais. Krāmēsim ārā mūsu rumaku. A few moments later. Nu, esam gatavi, jāizbrauc uzpildīties mazliet. Uzpildam degvielu, šito trubu ņem ārā, lai varētu vairāk uzpildīt. Nu, lai ātrāk varētu uzpildīt. Citādi šļakstās ārā. Normāli. Ну, то бeidzot mēs arī sākam kustēt. Тебе другую резину так и не купил или купил? Помнишь, когда последний раз ездили? Это уже был прошлый, весна. Это, когда мы на карьер ездили, вот это был последний. Nu, вот он. Nu, tad mēs dodamies. Šobrīd esam tikai 4 kvadriki. Būs vēl 5. kaut kur pa ceļam piebiedrosies. Un mūsu maršruts būs apkārt militāriem poligonam. Esam diezgan vēlu izbraukuši ārā. Parasti mēs krietni agrāk izbraucam. Tagad pulkstens ir kaut kādu 11. Visticamāk, iebrauksim dziļā vakarā iekšā. Gribēju teikt dziļā tumsā. Wow. Jāpaņem kaut kāda distance, lai nestašķaida ar akmeni kameru. Dosmīgi tante. Kaut ko teici, ka nevarat šo ceļu braukt, bet tā neredz iemesls, te arī mašīnas braukā. Varam zīmi paskatīties. Вот это поворот! Labi, sameloju. Viens ļoti liels plus, kad ir maz braucēji, 4, maks 5, ir tās, kad ātrums ir lielāks. Mazāk bremzēšanās, mazāk čakarēšanās. Nu, esam jau pie poligona. Militārais objekts. Kaut kāds sēdziņš tā arī parādās. Ieslēgsim 4x4. Tev vajag, nevajag, bet tā padās. Pirmā upīta. Jā. Tā, pirmo upīti šķērsojām. Es jau tur bišķi iestrēgu, bet tas bija tāpēc, ka tur zem ūdens nevarēja redzēt lielas risas. Par cik es kā parasti ar tām mazajām riepiņām braukāju, man viss iet mazliet sliktāk kā pārējiem. Tā, huj, pabraucām.
Stieplēm viss novilkts, ka ceļu nevar saprast. Nevar saprast, vai viņi nogriezās vai aizbrauca pa taisnā. Atradām. Šodien man ir pirmais izbrauciens, kad es izmēģinu jaunās sporta kameras. Esmu pārgājis uz DJI kamerām, konkrēti uz Action 5 Pro. Ir savi iemesli, kāpēc pārgāju. Ja kādam ir interesanti, droši ierakstiet komentārā. Es varētu uztaisīt kaut kādu nelielu apskatiņu par GoPro kamerām un DJI. Tā, kur te esam atbraukši? Uz poligonu. Lilastas karietas. Jāieslēdz 4x4. Jāpis augstā. Kaut kas mazliet pamainījies, kaut kas pēdējo reizi bija. Paskatīsimies, kā no vietas var izbraukt. Nu, Saņa brauc lejā. Šeit tāds diezgan stāvs ir īstenībā. Tā mēģināšu uzbraukt augšā. Pasīsimies, vai Saņa brauks, nebrauks. Domāju, sūdīgi viņam būs. Uz milinēm. На грани, да, так? На грани. Ну, я сначала газу побольше давал, он начал чуть назад, я тогда чуть сбросил, и потом уже, блядь, скорость... Ну там довольно большой такой уклон. Да. Если бы не такой песок был, как сейчас, как асфальт, то не заехал. Ну да. Сейчас он же такой, ну, замёрзший. Saņa domā, ko darīt. Izskatās, kas tur upe ir vai kas? Slēdzam pazeminātā. Nu, kas tur ir? Op. Nu, mēģinās turieni. Ho. Abi noslīka. Jei, boga. Tā, nu es mēģināšu laikam ar lielāku ātrumu. Cik nu sanāk. Nesanāca. Tā. Dūgu pastaipīja. Šādās vietās labāk vienītība bez viņš nebraukā. Man jāatvainojas, jāizslēdz ārā, kamēr būs kādu brīdi mēs iebraucam aizliegtajā zonā. Beidzās dubliši, mausam. Tā, upe. Slēdzam iekšā 4x4. Pa skaisto. Neiebrauc risēs, bet virs risēm. Tā, vēl viena peļķīte.
Что там, Саня? Дроны. Ну, поедем в лесу и все. Они там с машиной или с квадриками? А, типа ждет, да, квадриков? А нам надо что, заправиться или нет? Такая наша судьба. Давай подождем, может подъедем, посмотрим, блядь. Ну это не по нашей душе. Brauksim izlūkos. Gribējām aizbraukt uzpildīties, bet ieraudzījām draugus. Aizbraucām projām nogaidīt, tagad aizbrauc izlūkos. Mums vajag uzpildīties, lai mēs varētu pilnu apli veikt. Lai nebūtu jāatškarējās pie kaut kāda Subway vai Straujpītes. Jo tur arī var būt draugi, un tur itin bieži tagad parādījušies. Kā jau teicu iepriekšējā video, tagad notiek raganu medības pret kvadristiem un solo moto enduristiem. Visi kaut ko lavās. Viss kārtībā. Gaiss tīrs. One hour later. Tā, ko braucam? Sagaidījām 5. braucēju, ieturējām nelielu maltīti, uzpildījāmies, un mēs tagad turpināsim braucienu apkārt poligonu. Ar baļķiem jābrauc. Tā kā kaut kāda Jukonas upe. Jukonas upe, pa kuriem baļķi transportējās. Normāli izgāja. Izdzīvēja. Saņa tur pa sūdīgāko trajektoriju izbrauc. Штаны падает. Neliels purviņš. Что там, Серега едет, да? Ха-ха-ха. Милитарный объект. Сначала привыкнуть к этой, когда ее она выключена, ну нажимаешь снимать, Да. и она там делает такие, ну типа, Звуки? так несколько раз. Я вот к этому не мог выучить. И так у меня было, что вместо того, чтобы Да. снимать, я ее Я выключил, тоже. а потом, блин, когда хотел выключить, я включил.
Tā, visi izvilkās ārā. Braucam tālāk. Tā, bez mums nekā. Обратно или как? Ну да, там проехать. Ебать. Mazliet iesprūdu. Vienkārši uzkāros. Zem ūdens nevar redzēt, bet baigās rises ir. Tā atlamālas тебе. Mazliet piekusā. Esam izbraukuši uz elektrolīnijas ārā. Izlīdām no meža ārā. Tagad pa elektrolīniju brauksim uz kebabnīcu. Не заводится? Электричества нету, да, вообще? О. Tā, gandrīz kādu atstājām. Normāls dublītas ceļa. Riktīgi mētās vienas otras puses. Man redzēt, apakšā viss ir sasalis. Un augšā ir tāds atgājis mazliet. O, šito vietu atceros. Te ir vienkārši. Lēkšanu atstāsim citā reizē. Liek, kā gribās uzlikt. А там глубоко? Точно, да? Понятно. Oh. Normāli secītē. Saņa noslīka. Tūlīt mēģinās ar viņšu dabūt ārā.
А где он? Вокруг поехал? Там, да? Да, вон там, так. Саня, где кебаб? Далеко нет, не знаешь? Уже далеко. Он там. Серега там? Да, он там, он vokруг проехал. Tā, nu mēs esam nobraukuši tikai 55 km šausmas. Laiku neredzu, bet pēc saules liekas, kad jau 3 ir. Ну ты вылезешь там? Туда? Там эти пни торчат. Serjoga tur kaut kur iestrēga. Gribēja apkārt apbraukt, nesanāca, vajadzēja ar mums braukt. No čaļiem tur kaut kas nesanāk. Sergejs kaut ko iestrēga arī otro reizi, man liekas. Šitā varētu normāli pagulēt īstenībā. 6.5 hours later. Tā, beidzot ar viņu brauc, es jau paspēju mazliet izgulēties. Jāceļās. Серега там перевернулся. Kā, tak? Ну конечно, блядь. Jeb. Хорошо, блядь, спрыгнул. Nē, Sergejs bija apgāzies. Jā. Braucot pa šitādām vietām ļoti bīstam, tās saknes ir normāli. Var uzkārties vai uzrauties. Tā kā es šitā uzbraukšos sols. O, nē, garām. Tā, kur te mūsēji aizbrauc? Tur izskatās sliedas. Sekojam atkal sliedēm. Ķēs? Tā, nu brauc. Tā, jāpastum mazliet. Tā, brauksim apkārt, tur, kur Sergejs brauc. Tā, jāmēģina pa turieni. Da. Mācam tālāk. Давай, я пробую. Последнее препятствие, возможно, перед кебабом. Окей. Не тони! Прыгай! Vau! Saņa teica, ka vairāk nebūs nekādu šķēršļu, būs pusdienu pietura.
pazuda. Tā, pagaidīsim. Что случилось? Мелочь. Мелочь. Лампа только, да? Ну, там сейчас болтик открутился, лампа, блядь. Iebraucam Mūrjāņos. Esam kaut kur netālu no sēnītes, reku. Padomu laika brīnums. Uz Straujupīti nebrauksim. Brauksim tagad pa to pusi uz Brāļa kebabu. Un atpakaļ pēc tam Zādažiem pa to pusi. Kāds pa putekli. Rūbiem 4. Šeit izskatās viss rīžuvis. Tā, viss pārceļās uz kreiso pusi, jā. Я застрял там. На зимнем-то режиме, да? Да. Vaņa noteikti taču, ka uz to vienu pampaku. Rīktīgs rallijs reids. Nočekosim, vai ir aiz muguras vēl? Pazuda kaut kur. Jāpagaida. Nu, te beidzot, pie Bračkas. Īsumā baigot just, nekādas brokastis baigās neēdu. Baigot just, kad mazliet spēks ir pazudis. Labi, iesim paēst. Un tad turpināsim mūsu ceļojumu. A few minutes later. Vēlās pusdienas ieturējām. Tagad ir 5, un mēs dodamies atpakaļ Zādažiem. Brīdi nobraukti 77 kilometri. Atpakaļ noteikti būs vēl kaut kādi 40. Es tā domāju. Rallija posms. Viss uzreiz uz 4 pārslēdzās. Atpakaļ uz 2 VD. Saule tā acīs spīd. Un man vēl nav ND filtri šīm te kamerām jaunajām. Ceru, ka nav tā, ka baigi spilgtums liels ir. Davai! Sergejs mūs pamet, paliekam 4. Baigie labirinti šeit. Ko viņi te roka ārā?
vairāk tāds cross country brauciens šodien ar bezceļa elementiem. Šitais ir šortkats uz Ādažiem. Ne tur aizbrauc. Nu šī tāds brauciens sen nav bijis. Ka nav jāstājas, vienkārši var pīlīt un visi brauc vienā ātrumā. Nav bremzētāji kaut kādi. Tā, brauksim laikam iekšā tunelī zem dzelzceļa. Skatīsimies, cik tur dziļš ir. Ledlauzis. Saņa izlauzīs ledu un mēs aiz viņa. Nē, normāli. Varam augt. Вот это поворот! Тебе все хорошо? Да. Я обгазился, ебал. Быстрая. Tā, nākamais cross country posmiņš. Nu ko, palikam divatā. Ieslēdzam gaismas, ielas režīms. Nu, arī Ādažu novac jau šeit. Tā, nu esam atpakaļ jau Ādažos. Šobrīd 96 km pie mašīnas būs jau gan jau visi 100. Domāju, ka kaut kādi 6,7 šobrīd ir aptuveni. Šodien kilometru nebija baigi daudz, bet brauciens kruts. Iepriekš teicu jau, ar maz braucējiem ir forši braukt. Vismaz man patīk vairāk, jo tā bremzēšanās ir, nu, nav vienkārši bremzēšanās. Nav jāgaida uz daudziem braucējiem. Tas jau nav slikti braukt ar daudz kvadristiem kopā. Vienkārši iznāk baigi stāvēt un, teiksim tā, neizbaudīt braucienu. Ja nu vienīgais tu liec iekšā dubļos un viss saņem pa izpūtē liesmu šauj ārā, ka viņš atmetās.
Все, да? Закончилось топливо? Чтобы с полным баком приехать домой. А. Так у меня больше, чем полбака еще. Тебя Ваня, ну, вам там говорил, да? А Ваня перевернулся? Да. Да, он говорил. Да, тебе я хотел сказать, что тебе там огонь тоже. Да, когда газ сбрасываешь, Да. того, как быстро ехал, стреляет. Как спорткар, знаешь. Тик-тик. Ну давай, у меня там машина, я там поеду. Давай. Тогда до следующий раз. Nu tā nu esam beiguši šo braucienu šodien. Tikām līdz Ādažiem un 101 km. Mazliet netīrums ar dabūju. Nebija atceļā nekur upīte, kur izmazgāties, nu nekas traks. Mums tāpat jāved ir uz apkopi. Paprasīsim, lai arī tur nomazgā kārtīgi. Bļa, piekos mazliet īstenībā. Ja esat video noskatījušies līdz šim brīdim, tad esat baigie malači. Respekt jums. Pāris vārdos par šodienas braucienu. Tātad sausais atlikums ir nobraukti 100 km, nepilnas 9 stundas. Esam bijuši uz kvadricikliem. Nebija neviena starpgadījuma, nu izņemot to, kas beigās bija. Tad tā pa lielam ar kvadricikliem viss kārtībā, pašiem viss kārtībā. Kopumā brauciens labs. Tā kā paldies, ka skatījāties un līdz nākamajam video.